nepārtraukti dzirdam no amatpersonām, ka par terorismu un citām Eiropu pēdējā laikā satraukušām lietām Latvijā tomēr īsti satraukties nesot pamata. Bet tikko, kā runa ir par likumdošanas un kontrolas pastiprināšanu, tā uzreiz šīs pašas amatpersonas atceras bubuli, starptautisko terorismu, ekstrēmismu un sazin ko vēl. Domājam, ka katrs Latvijas iedzīvotājs jau ir saskāries ar banku dīvainajiem jautājumiem par terorismu un citām, piedodiet, muļķībām. Taču jau varoņi nolēmuši iet vēl tālāk. Dot iespēju iekšlietu ministram vienpersoniski pieņemt lēmumu, kurš izbrauks no valsts un kurš nē. 5 dienas atpakaļ šis pats iekšlietu ministrs, šajā gadījumā Rihards Kozlovskis, Vienotība, intervijā paziņo, ka terorisma draudu līmenis Latvijā ir zems. Taču jau mazliet vēlāk pats sniedz valdībā grozījumus, kas vēl vairāk ierobežos Latvijas iedzīvotāju tiesības. Šoreiz tiesības brīvi pārvietoties. Protams, atrunas jau būs, ka šoreiz runa ir par dažiem iespējams psihiski nelīdzsvarotiem personāžiem, kurus tiešām tālāk pat Laika ielas teritoriju laist nevajadzētu. Bet vai tikai? Vai nebūs tā, ka šādi tiks ierobežotas iedzīvotāju tiesības? Vai nav tā, ka šādi ierobežojumi ir cilvēktiesību pārkāpums? Visbeidzot, kādēļ šo lēmumu pieņem vienpersoniski ministrs, kura vadītāja nozarei jau tā tic tikai retais? Aģgāne LV jau ziņoja, ka Kozlovska kunga vadītās nozares lielākā spēlētāja, valsts policijas šefs Inns Ķuzis, no sirds lepojās, ka viņa vadītā struktūra neilgā laikā zaudējusi 43% iedzīvotāju atbalstu. Vēl viena piezīme. Cik mums zināms, tad visus šos noziegumus vairāk izmeklē drošības policija. Tad kādēļ gan šo neuzticēt tieši viņiem? Ja runa patiešām ir par cilvēkiem, kuri grasās braukt uz Sīriju un karot Islāma valsts rindās vai kā līdzīgi izpildīties. Ja tiešām runa ir tikai par šo, vēl vairāk aizdomīgi šķiet iespēja aizturēt līdz gadam cilvēku, pret kuru nav pamata ierosināt kriminālu procesu. Kozlovska kungs, ja nav iespējams ierosināt kriminālu procesu, tad, manuprāt, tur ir tikai 2 versijas. Vai nu cilvēks tiešām neko nav noziecies, vai arī jūsu padotie jau atkal neprot strādāt. Tādēļ būtu jādomā par policijas un drošības iestāžu darbinieku kvalifikācijas celšanu, nevis jāievieš ierobežojumi izbraukt no valsts. Citādi tas jau sāk atgādināt bēdīgi slavenos padomju laikus.